Labdien, labvakar. YouTube, man liekas, ir tā, ka var skatīties jebkurā laikā. Un labdien, labvakar. Šitas te bieži ir tādi jocīgi. Tas ir stulbi. Labi, es sākšu atkal vēl. Labdien, sveiki, čau, labvakar, labrīt. Vienalga, kurā laikā jūs skatāties šo foršo kolosālo šovu ar fantastiskiem cilvēkiem, kas saucās Ārpuskas virtuve un Gurmando. Mēs esam Gurmando mājā, mēs esam gurmandīgas, garšīgas lietas, kā arī runājam ar garšīgiem viesiem, ar ko es arī gan parunājamies, gan ejam virtuvē un taisam ņēmīgas labas lietas. Un šodien man sēž blakus viens diezgan foršs čals, mācītājs Ralfs Eilans. Pirmais mācītājs pie tevis. Pirmais mācītājs. Jā, kā tu ietpēcīt, labi? Baigi labi, nesūdzos vispār forši, jā. Bet šitas te tu viens, tev cepurā rakstīts mēs jūs mīlam, tas ir tā kā mani, vai tas Protams. Tā kā jūs, vai tas ir tā kā... Tevi, jūs, visus, jā, visi, kur skatās raidījumu, tevi tā skaitā arī. Mēs jūs mīlam ir vienkārši tas, ko es, jā, funny. Šeit drīkst arī pateikt kaut kādu lamvārdu, vai ne? YouTube'ā. Tā kā tu esi viens funny fuckers? Funny shit. Nedrīkst tāds lietas Okay, labi. Mēs, jo arī mazi bērni varbūt mēdz skatīties, un es mēģinu atturēties, bet ja tev sanāk, man sanāk... Nē, es parasti nerunāju. Jā, funny things, funny stuff, ko es ar Kasparu Breidaku daru, vienkārši tas ir tas, ko es šobrīd visvairāk nodarbojos, tāpēc arī... Viņš ir foršs čals vispār. Es viņu arī uzaicināju, lai viņš nāk šodien arī. Jā. Viņš teica ar Ralfu. Vecīt, mēs tik daudz jau viens otru redzam. Jā, viņš teica, Ralfs, nekādā ziņā. Bet tu te esi, un tas ir forši, vismaz viena sēdvieta ir aizsist. Jā, ļoti labi. Nē, tas es jokojos, bet viņš ir foršs Breidaks, ne? Viņš ir sakarīgs, jā, ļoti foršs. Kurš foršāks, tu vai viņš? Pasaka tautai. Protams, ka es. Tas nav ko You heard it from the source. I know, tas nav ko viņš teica, bet tas ir ok. Labi, galvenais, ka jūs tur nekaujaties tā. Ok, mācītājs. Točinets mācītājs. Tas ir tā kā oficiāli. Es esmu skatījies kaut ko, kad tu kaut kur, arī kad tu salaulāji, bet tas ir for real? For real to var izdarīt štatos, atklātajos ūdeņos vai debesīs. Debesīs tagad, kad cilvēki ir tagad nomiruši. Jā, gaisā. Nē, tad jau mēs katrs varam kaut ko bīdīt kopā un darīt. Bet Latvijā es to daru vienkārši aizpildu tās ceremonijas tiem cilvēkiem, kuri varbūt negrib iet uz baznīcu vai negrib lielu trādrīdi. Kā nebūt lielu trādrīdi, ja tas ir jā, viņi grib vienkārši, viņi negrib taisīt, piemēram, Zaksā vai baznīcā, viņi vienkārši publiski saviem draugiem. Viņi vienkārši grib savās kāzās, lai ir tā ceremonija, viņi jau ir sarakstījušies, un tad viņi vēlas, lai es atnāku un tad novadu to ceremoniju. Bet tu esi mācītājs, vai tu esi, kas tas? Mācītājs, Tu esi izstudējis? Nē, es vienkārši samaksājis par certifikātu un aizpildījis. Viss, kas jāizdara, lai Amerikas... Tu draņštāks vispār. Kā tu varēji kaut ko šitā darīt? Tu vienkārši nopirki, ja? Jā. Tāpat kā tu nopirki savu universitātes diplomu? Diemžēl nē, man ir tikai vidējā. Vidējā. Ir uz ko tiekties? Jā, ir uz ko tiekties. Jā, doktors Ralfs Eilans. Bet gan jau kaut kādu life coachu es vēl varu nopirkt internetā, tu arī. Bet tur jau nav jāpērk. Nē, viņiem kaut kā jāpelna, lai viņi to certifikātu iedod. Mr. Coach. Pavelti, tas nenāk. Pavelti, nē, bet par velti man iedos kaut kādu vienu mazu coaching. Vienu mazu coachingu? Jā. Es varu tev iedot, lai viss tavs ēdiens, ko tu pako vaļā, viņš ir uzreiz jau automātiski, es uzlieku pre-blessed. Viss, tev nav jāskait lūkšanas vairāk, pieešanas, jo viņš ir uzreiz jau pre-blessed. Jau svētība ir iedot jau pirms tam, es tev iedodu to tagad, kā mācītājs. Jā. Jūs mierīgi varat ar ģimeni sēsties pie galda, neskaitīt lūkšanas, viņš jau ir pre-blessed. Es zinu, kāpēc tu to izdarīji.
Tu zināji, kad mēs gatavosim šodien. Tu vienkārši Jā, nodrošini. Mums ir, šis būtu, teiksim, apdrošināšanas raidījums, jā, tad tu zināji, ka tu esi jāņem. Jau ir apdrošināts, viss jau kārtībā. Jā. Šis ir labais, vecīt. Nu, forši. Tātad mēs mācītājs īstais. Ok, labi, tad mēs to neņemsim kāzās nākoši. Nē, ņemiet. Ņemiet. Bet es arī padziedu. Es arī varu nodziedāt kaut ko. Nu, tā kā ko? Nu, kas tev patīk? Kādās kāzās vispār? Kurās kāzās? Manējās, Tavējās kāzās, ok. Ko jūs Bet, gribat? Kas Nu, jums... es pagaid, man būs jāsaka, ka šis varētu aiziet tā, ka tu tev nepaņems, un tad vispār būs kaut kāda briesma. Nē, nu tad es vienkārši atnākšu. Parāda, Es vienkārši atnākšu paēst, labprāt. Es arī tā labprāt. Man nav kāzās jāstrādā. Es varu atnākt vienkārši paēst un atpūsties un padejot un padzert dzērienus. To mēs zinām, ka tu varētu. Jā. Bet klausies, tu varētu, teiksim, to kāzas ceremonijā, tu dari tā kā, vai tu vēl, dāvi, ņem šo, tagad, tu dari beatbox, tu dari? Es varu pilnīgi varētu, mierīgi. Tu esi viens no pirmajiem Latvijā, kas to darīja. Jā. Nu, tādā līmenī. Es tieši tik vecs esmu. esmu. Mazīt, var, jā? Still got it. Jā. Nu, es tā kā pāris vienmēr vēlas, tā mēs arī izdaram. Tā es tā kā ar viņiem satiekos, pirms tam parunāju. Es ceru, ka es nezinu, vai tu gribēji, vai šī... Tev bija pilnīgi jānovelk brilles. Tik nopietni mēs jau sākam. That's it, šis ir nopietni. Bet es ceru, ka mēs jau nezinām, varbūt šī tev sanāks neveiksmīga reklāma no šitā, tā, ka visi tev gribēs, ja veiksmīga reklāma, tu gribētu, teiksim, visiem. Kāzās? Jā, nākošais sezonu, kad... Nē, ir tāda lieta kā honorārs, un ne visi vēlas par to vienoties. Tā kā diez vai pilnīgi visiem, ko gribēs. Tev vēl jāmaksā. Dievs. Man liekas, viņiem visiem jāmaksā. To arī visiem pavēlti savā restorānā, tā kā dāvā ēdumu. Nē, man patīk, cik tu man samaksā, lai būtu šī šovā. Nē, tas ir joks. Aicinam foršu cilvēks. Un tad jums ir tas šovs, tu dzied. Jā. Man patīk, ko darīt tajā raidījumā, kur mainīs. Izklausies redzēts. Jā, tu man rakstīji, tas baigi novērtēji. Jā, forši. Jā, man liekas, tu vienkārši bomba bija. Bob Marley's bija fantastico. Paldies. Un viena dziesma, kas manā mašīnā, kas manā playlistā ir, kas man nenormāli patīk, veca dziesma. Jā. Bums. Jā, protams, loģiski. Es viņu jau vakar vienā pasākumā vēl spēlēju. Jā, tas vēl tā kā pieprasīts ir, jā? Absolūti, es varu izdot, cik dziesmas gribu, es varu dziedāt, kādos tēlos gribu darīt, ko gribu, to vienmēr gaidīs publika. Jā, šī dziesma, man liekas, ir vienkārši. Kā bija jādara? Bum. Jā. Es tevi mīlu. Gribu un jūtu. Tieši tā. Šitā dziesma man baigi patīk. Es atceros, kad es... Kurā gadā? Es, man liekas, 14. gadā nopirku jaunu džipu tajā gadā, un viena no pirmām dziesmām, ko mēs uzbliezām, bija šī dziesma. Viņi ir tik jautri, viņi ir tik pozitīvi, viņi ir tik forši, Freimans. Jā, iespējams, tas arī bija, tas bija vēl senāk. 13. gads man bija Eirovīzija, ka mēs pārstāvējām, tas jau bija pēc, man liekas, 2009. kaut kas tāds aptuveni. Kāda gāja Eirovīzijā? Ļoti labi. Pēdējais. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs vienkārši... Mēs runājam par kaut ko pozitīvu. Mēs vairākus gadus piedalījāmies Latvijas Eirovīzijā, un zaudējām tur vairākas reizes pēc kārtas, lai beidzot uzvarētu un aizbraukt uz turieni un lielo Eirovīziju un parādīt visiem profesionāli, kā zaudēt arī tur. Tā es vienmēr saku, jā. Ok, man tad jautājums, tagad bija Eirovīzija. Tu biji savā ādā tur, vai tu biji Eirovīzijas ādā? Es teiktu, pa pusē, gan tā. Bet diezgan šitos savā ādā tādā veidā, ka es biju pārliecināts. Un arī līdz ar to mums tā uzstāšanās ir tāda, par kuru pēc tam baigi neviens tur nezākājās, ka mēs būtu ko slikti izdarījuši vai ne tā. Man liekas, ka reizēm ir tā, kad aiziet uz to Eirovīziju, tādēļ arī tā filma ir ar Will Ferrell. Exactly. Tas tur joks par to štēli, ka visi aiziet tur pārāki kaut kā tā. Bet arī vinnē tāda, kas ir, teiksim, ka itāļi, kas vinnē, kas ir tik rock'n'roll.
Bija tie divi Maneskinns, džeki, kas dāņu vīrieši, kas... Olsen brāļi. Jā, Fly vienkārši on the wings of love. Jā, un viņi vienkārši uzgāja un spēlēja. No nonsense, nekādas spēt, vai ne? Jā. Nu forši, tad tu skaties tā. Jā, es skatījos, un īstenībā, bet smieklīgākais bija, kad man māsa bija atbraukusi no Kanādas, un mēs skatījāmies kopā, un viņi tā pārsmējās. Es zinu, tāpēc tas ir daudziem vispār arī štatos, daudziem tas sākas tagad tā kā tāds bums, jo viņi skatās, viņi tādi, what? Kas tas tāds ir? WTF. Jā. Tas ir tāds, jo viņš ir pilnīgi tāds sarežģīts, tur daži tāds dziesmu, tie akcenti, kas nāk ārā un vispārējais. Klau, tu esi no, pārējiem uz to, ka tu man Jā. Kas vispār ir Kanādas ēdiens? Jo man nav, sīrups zinu. Jā, kļaus sīrups. Sīrups un pankūks, tas ir skaidrs. Tā tīri klasika. Bet tāds otrais Kanādas. Jo man nav nejausmas. Main course. Dievs, viņš ir Kanāda šobrīd vispār, tas arī tik grūti atbildēt. Kanāda ir tik diversificēta. Jā. Tik multikulturāla. Multikulturāla mozaika skaitās, kad visi tāda, viņi nepazūd, bet viņi tā kā liels puzles, tā kā viss sajiet kopā. Un dzīvo tā, un tātad ēdini. Jā, bet sen no senas vēstures kanādieši tur... Sūgaļi ar mēdsputiem tādu, ko es teiksim tā iedomājos. Putīn, kas ir Kvebeks. Tas ir diezgan rupīgi. Putins? Jūs Putins cepat un ēd? Jā. Tie frīkarti ar tāda sear kurdian. Tas ir tā kā sear kurds, cheese kurds. Tas ir tagad tāds biespēc, bet tad cietā gala. Un tad ir tāda gaļas mērcība. Tas ir tā Kvebekā tāda klasika. Piemēram, jāizlidot Kvebek, tad vienkārši tur varētu. Tur būs Putīna visur. Jā, visur. Vai viņš ir garšīgs, kā kurā vietā tu viņu var maķītī dabūt, tu viņu var dabūt arī tādu, un tad tu var dabūt klasiskās vietās. Bet Kanādā, kas forši ēst, ir vienkārši izbaudīt. Tu vari šeit būt grieķu ēdiens, grieķu rajonā un pēc... Tas man pietrūks Latvijā. Es kaut vai aizbraucu uz Berlīnu, piemēram, tur rāmeni 101, tad tur grieķu 101, vienkārši šeit staigā itāļi vispār. Vienkārši ēd, ko grib. Un te man prasīja to vairāk. Man garšo. Es kā jau tev rakstīju, man prasīja, ko es neēdu. Es teicu, virtuvē esmu pats liberālākais cilvēks ever. Es ēdu pilnīgi visu. Visas virtuves man der. Jā. Šodien būs diezgan kaut kas tāds vienkāršāk. Es došu tādu recepti, ko tu varēsi uz visiem laikiem. Kasparam pagatavot. Kasparam. Tieši tā, tas tik mīļi. Tas būs brokastēdiens, tad tu viņam... Nice. Tad viņš paliks par nakti. Mēs reizēm paliekam, pilsētās par nakti viesnīcās vai kaut kādos Airbnb, kur pašiem virtuvītes, te es varēšu. Kamēr šis vēl šņāc viņam un mūziķiem... Viņš ko ilgāk rekā tu, ja? Nē, viņš ceļās agrāk, tāpēc, ka viņam jau rādio. Viņš jau tā kā... Jā. Tu arī biji rādio. Es esmu bijis tā on and off. Pamērcējis bišķiņ vienu kāju tajā, bet tā, ka baigi ilgi tur strādājis, nē. Man no rītiem es nekad nevarētu būt rīta radio. Vadītājs no tā, ka man nepatīk celties 6 no rīta un kaut kur maukt. Tas crazy. Vaibs Sipnieks bija pagājuši nedēļa raidījumā arī un labi sanāk vēl ilgāk, kad mēs nofilmējam un tā tālāk. Bet viņa to darīja uz gadiem, kad viņi ir. Tāpat kā UFO un Freds agrāk, vienkārši unbelievable vēl viss šis te. Bet tev ir kādreiz bijis darbs tāds, īstais darbs, tā, kur tu celies katru dienu, nē? Jā. Jā? Ko darīji? 14 gadu vecumā strādāju strojkā vasarā. Pusotru mēnesi. Jā. Nekad dzīvē. Vairs. Vairs ne. Tagad tu esi freelance. Jā. Ko tu vēl dari? Tagad dzied, komēdija. Tikai mūzika, komēdija, reizēm kaut ko rakst. Es esmu redzējis tev diezgan daudz, ka tu kaut ko izvēlējies, tagad novēl tavu kreklumos. Kas ir seksīgāk vīrietis šitāds tā kā tavā formā vai šitādā formā? Reizēm man liekas, ka apģērbā pat ir stilīgāk.
Sevišķi tā kā man. Tas, ko tu mēģini teikt, ja? Nē. Es tev piekrītu. Apģērbs baigi daudz par tavu personību pasaka, tāpēc man tā šķiet, ka reizēm tas ir stilīgi, ja īpaši, ja tu sapucējies un tā. Bet, jā, nu, muzons, komēdija, reizēm kaut ko raksta. Tas bija nenormāli diplomātiski, ka tu neatbildēji šo jautājumu, ja tu negribēji teikt, kad esmu. Tu ļoti labi. Nē, ir ok. Bet, jā. Bet tu esi nenormāli kolorīts čaus. Man patīk, es vakar paskatījos tev Instagramā, un man ļoti patīk tev. Tu esi Instagramā? Es esmu Instagramā. Tu ieliec vienu bildi gadā gan jau, vai ne? Jā, bet mēs tagad sākam likt vairāk. Jo tev raidījums, jā. Vai tev TikTokā vajag, tev vajag TikTokā tagad likt. Paskaties, man viņš ir viss Ok, es pastīšos vēl. Ir smieklīgi, tu paskaties man pašu pirmo, tas ir vislabākais. Labi. Un man labi rādītāji TikTokā pat šitas te vecais čals var izdarīt, ok. Bet, jā, un tev bija tur tā rozā forma, un tu šitādās drēbēs, tādās drēbēs. Un, ja es drīkst tev iedot roku, cepru nost par tavu fantastisko darbu ar Ukrainas lietām. Paldies. Un valsts tev ir atzinusi arī par šo, man liekas, tas ir... Kas tev bija tagad? Tu vinnēji, nevis vinnēji, tu tik... Vinnēji, uzvarēji konkursā. Nē. Uzvarēji konkursā labākais čals... Man bija... Jā. Es ko sāstīt, jokaini ar tevi raidījumā, jā, kur mēs ēdīsim tagad ar saviem diplomiem zīmēties. Pastāst, kas tas bija? Es esmu dabūjis no prezidenta celdinājumu rakstu pateicību arī no ministra prezidenta un tad gada rīdznieku balvu. Man liekas, tas ir vienkārši fantastiski. Super, jā. Zini, starp visiem jokiem un tā tālāk, tas ir kaut kas ļoti nopietni un kaut kas cēls. Un ar godu tas darīs un tas koncerts. Es diemžēl neaizgāju, bet... Nē, bet internetā ir. Arī YouTube'ā. Arī YouTube'ā. Jā. Un, nē, riktīgi labi. Ok, bet tagad tas cik sentimentāli aizgāja, ka es nevaru vairāk, bet mums ir jāiet uz virtuvi. Un šodien mēs gatavosim... I'll tell you later. Ok. Tā, Ralf. How you doing? Good, doing good. Tagad. Jūties labi? Jā. Jo viņi jau filmē. Ideāli. Tas ir ļoti labi. Ideāli? Tagad rokas aiz esmu gatavs. Yeah, baby! Iedod man drusciņ kaut kādu... Var man iedot kaut kādu intro, lai es varētu gaļu sākt cept? Nē, vienkārši. Labi, tu padomā, es izstāstīšu, jā? Jā. Okay. Es vēlos dzirdēt, kas mums šodien šeit ir. Labi, tu teici, ka tu gribi gaļu. Jā. Labi. Gaļa ir ļoti forša lieta, mēs arī cepsim gaļu, bet es tev iemācīšu, tu zini, kā taisīt franču omleti? Nē. Es iedomājos, ka šodien mēs uztaisīsim rokas. Jā. Tas būs ar tādu maltā gaisa mērci, pikantā, yes, ar guacamole, sieru. Ja? Jā, un es gribu, lai tu iemācies, lai tev būtu viena recepte, kas tev paliek uz visiem laikiem, ko tu varēsi izdarīt. Es uztaisīšu, redzēsim, vai tu varēsi uztaisīt. Easy. Sāksim ar to, ka, lai uztaisītu franču omleti, galvenais ir sagatavoties, dabūt visas lietas iepriekš. Franču omleti ir tas, ka viņš ir pildīta omleti, viņš būs pārlocīta divām pusēm uz iekšu. Ja? Tas ir tas easy daļa, kas nav nemaz tik easy. Jā, tur man šķiet, ka ir tā, ka nav nemaz tik easy. Tur ir tie knifiņi, tev parādīšu, tu varēsi pamēģināt. Bet, ko likt iekšā? Tur likt iekšā miljonus dažādas lietas, tur likt iekšā. Bet sākšu tas, kamēr es stāstīšu. Jā. Šodien mēs liksim malto gaļu iekšā. Mēs uztaisīsim mērci. Tu atnāc un jau sāc ēst. Mēs te liksim malto gaļu. Man ir šodien tikai lielops. Citreiz es arī maisu gan lielopu, gan šitā izskatās kā laba karota. Ir laba karota, kā tev? Ir ļoti laba karota. Ja? Tāda, kur var. Jā. Šitā. Es ievēroju, kad es bieži saku šitā tālu. Ja es saku to par daudz, tu man pasaki, lai es tagad. Bez problēmām. Jā. Šitā mēs darām, jā? Tu viņu var tagad iemaisīt tādu visi. Mums būs maltā gaisa mērcīt. Tu varētu, protams, sīpolieties, es to nedarīšu, jo... Kādēļ? Es slinks esmu. Es vienkārši domāju, tas ilgāk. Bet tāpēc tev esmu es? Bet tādēļ tu arī esi tu.
Bet mēs iesāksim ar malto gaļu, un mēs vēl ieliksim tomātiņus iekšā, un viņi būs tāda paša mēcīga. Mēs piebērsim sāli. Šitā. Es to saku diezgan bieži, vai ne? Ja tu nepateiktu šitā, es nezinātu kā. Nu, es teiktu, ka tev vajadzētu šitā. Ok. Kā tev šķiet? Man šķiet, ka šitā ir pareizi. Jā. Un ja ne tā, tad būs... Šitā. Citādi. Tad būs citādi. Ok. Bārbs ir priec pagājušajā nedēļā. Viņa man teica, pēdējā raidījumā, viņa teica, ka inteliģentie cilvēki dar tā. Tad es aizvēju nopirkt jaunas brilles, lai es izskatītos nedaudz inteliģentāks. Tādas jau pie man drauga. Tad vēl kā brilles? Nē, baigi, nē. Saulenis. Jā. Man zin kā nevajag. Brilles jau valkā tie, kuriem vajag. Ir arī cilvēki, es domāju, ka tas ir stilīgi un vienkārši. Nu vien? Jā. Es vēl kā zinu, man vajag uz tālienu skatīties, bet es lieku augšā šitā diezgan bieži. Jā, bet kā tu kā pavārs vari, tev taču viņas svīst ciet, pasies, kad dūma. Tādēļ es arī uzlieku. Tā, mēs tagad pieliksim, man šeit ir jods čili con carne garšvielas. Kur ir gan? Es pareizi varu, ka tas laik maisu. Jā, tu dari diezgan labi. Man ir īstenībā liels prieks par tevi. Tātad tā štela, ko mēs runājam, kad ir jāsagatavo lietas priekš, lai mēs varam beigās tikt pie mūsu gala produktu, kas būs pilnīgā franču omelete. Man jau patīk, es jau vienkārši šito pašu karot varētu vienkārši apēst. Jā? Jā, mierīgi. Nu, varbūt nevajag. Nē, nevajag, es to nedarīšu. Tu to karot apēst vai? Nē, ar karotu šito te vienkārši man pietiktu jau. Tā gaļa jau pasies, cik viņa... Tu teici, ka tev... Ja YouTube'ā varētu saost. Jā, smaržu. YouTube'ā varētu saost. Ok, mums bija tā kā beatbox YouTube. Tas ir baigi vecs lieta. Kāpēc tas ir tik vecs? Tagad beatboxo vai ne beatboxo? Nu, kaut kur jau beatboxo. Es neesmu baigi vairāk interesējies, bet zinu, ko es pa ožu? Mani? Nē, Klaus, tu iedomājies, kā ir. Es ceru, ka tev tā nebija. Es ceru, ka tu nedabūji Covid, es ceru, ka tev nepazuda oži, jo es nespēju iedomāties, kā, ja tu nevari... Kā pavārs vispār var... Es par to baidījos. Tu baidies, jā? Man 2 reizes bija Covid, un man... Es atvainojos, protams, ka par šo tēmu, bet man tas ožas faktors tīri pavāriem. Nē, es zinu cilvēkiem... Bet es redzēju, jā, sorry, ka pārāds, es redzēju, ka tur raidījumos arī lietas tur ar acīm ciet kaut ko nogaršot. Tu gribēji tā darīt? Nē, es domāju, nav tā, kā ar acīm ciet, tu nesaproti reāli. Nu, tu nevarēji... Piemēram, to ar aizsietām acīm varētu tāpat pagatavot tikpat labi, kā... Nē, no es varētu atrast pannu. Ja tev visu noliek. Jā. Es domāju, tīri garšas ziņā vai nemainās kaut kas? Nu, jā. Tur jau tā lieta ir, kad mēs savus receptorus, kā tu gribētu to saukt. Jā. Izmantojam. Šitā mēs viņus izmantojam. Savus receptors maņas izmantojam visu laiku. Jā. Lai mēs varam kaut ko normāli padarīt. Vai ne? Jā. Gan smaržu, kad mēs liekam iekšā ēdienu. Ir daži ēdieni, cik es saprotu, kad viņi jau, ja tu nevari sasmaržot, tad tu to smaržu garšu arī nevarēsi izdarīt. Ok. Tas ir kaut kāds tāds process. Tagad mums ir, kamēr mēs te... Tev diezgan smuki ir apcepts, jā? Jā. Mēs tagad liksim tomātiņus klāt. Excellent. Man šitā ir Michelin restorāna stilā, man būs liktās omleti. Jā, un zini, tas ir labi šitā te, ko mēs te manā virtuvē, ko mēs te darīsim. Mēs gatavojam tā kā līdzīgi kā čili con carne, tāds pamats, bet viņš nebūs pavisam tāds. Bet tev šis pasākums, kas tev tagad ir, ļoti ātri notiek. Un to, ka mēs liksim omletē, būs omletē, kas paliek pāri. Tas būs pusdienas! Un tad, kas būs pāri, tas vakariņā! Un tad, kas būs pāri, tas rīt brokastīm! Jā, uz pokam brokastīm! Kolosāli, vai ne? Jā. Ideāli. Vai arī Amsterdamā tas ir uz mančiem. Tu? Jā.
Tu brauc uz Amsterdamu, jā? Es esmu pāris reizes bijis, jā. Jā. Ko tu dari? Bet tu kā tur virtuvi ir? Nīderlandes virtuvi. Ja tu man pateiksi, kas ir Nīderlandes. Es vienīgā... Sorry, ka es tev tā pa valstīm vaicāju. Vienkārši pirmo reizi tik zinoši cilvēku satieku. Un pirmo reizi tu mēģini tagad pateikt, ka pārējie cilvēki Latvijā nav vai vispār, ko tu esi saticis. Es zinu vēl pavārs, bet Jā. Tagad es tā varu izvaicāt. Ko tu vēl zini? Renāru Purmali. Jā, viņš ir foršs čals. Jā, un Sirmo pazīstu. Un Sirmo. Jā, Sirmo es arī pazīstu. Viņš ir diezgan sirms čals. Palicis. Rītiņu pazinu. Arī. Es arī viņu strādāju. Jā. Un nākošu nedēļu mēs vēl palīdzēsim viņam atmiņas grāmatu taisīt. Super. Martiņam. Tas, man liekas, ir ļoti forša lieta, un viņš ir... Tad mums ir labi. Tu labs cilvēks pazīst, tas viss? Žēns. No pavāriem. Pirmie, kas šaujās tā riktīgi tā prātā, jā. Šaujās ārā. Bet kas ir Nīderlandes, piemēram? Nīderlandes ir... Viņiem tādi mazi pankūciņas, kur viņi cep. Tādas, kur viņi bai daudz cep vienā laikā, un viņi griež ātri, un tāda pūdercukura bomba. Tad viņiem ir, man liekas, viņiem ir... Malaiziešu virtuve, tā varētu būt? Tā varētu būt. Es neesmu droši malaiziešu vai kaut kas tur. Jā. Jo viņi bija pārņēmuši. Jā. Es atvainojos, man bija tā. Tas ēdienu raidījumā. Tas ir ok, Tas ir tieši tā, kā vajag. Šitā jau nevar. Šito mēs apēdam. Man vienmēr liekas, kad vajag daudz pipars. Vecīt, mēs tev varētu... Jau garšīgs ir? Jā, mēs tev varētu mierīgi nedēļu dzīvot kopā un ēst, jo es arī piparu lieku. Jā, bet jautājums, vai es gribētu tevīm nedēļu dzīvot kopā? Nē, kaut kādā radošajā ēšanas nometnē, kaut kā tā, es domāju, kur ir padziedi, pajokoji, pagatavo ēst. Tu esi bijis dziesmu rakstīšanas nometnē? Jo. Jā? Gan dziesmu, gan joku rakstīšanas nometnē. Tu pats to teiksim, kad albumā kaut tam ir? Jā, ka kaut kāds gabals rakstu arī, kā ar Breidaku, ka mēs šito izrādi taisam, tad mēs arī tiekamies. Jā, tad mēs tiekamies un rakstam nometnē visu komandu. Iedomājies, es šodien noskatījos YouTube, arī es noskatījos par Rolling Stones. Viņiem bija par pēdējo albumu. Jā. Viņiem ir, Mikam ir 80, Jaggeram ir 80, Jā. Keitham Richardsam decembrī tūlī būs 80. Jā. Viņi pat izdeva albumu pirmo reizi, man liekas, 16 vai 18 gados. Viņa oriģināla dziesmu salika albumā. Un tie džeki vienkārši stāsta. Viņiem ir 80 gadi. Un viņi salika albumu, pilnu albumu, un viņš ir vienkārši bombīgs. Tu varētu pēc, ka tev būs 80, tu vēl... Es nespēju iztēloties, bet... Tie veči ir tā leģenda. Bet, zin kā, tas ir aptuveni tāpat, Pauls ir vecāks nedaudz. Bet tas ir tā kā Raimonda Paula vienaudži vienkārši. Močī grupā. Jā. Jā. Pauls ir Rolling Stone. Jā. Šis arī vienmēr jāpaņem nenormāli karsts, vai ne? Bet kā garšo? Nenormāli labi. Jā, nenormāli labi. Ok, liekam to. Tu gribi pagašo? Sēdot šeit karotī. Tā ir karotī. Paldies. Es mācos no kļūdām. Jā, karsts. Es vispār palīdz, ka papūšu? Vai nē? Virtuvē vajag? Man liekas, ka ķipots viņš piecīt, vai ne? Jā, to mēs vispār nepilkām. Jā, to mēs solīt pilksim. Un sugies? Tu varētu nokosties šito? Joks. Tu gribēji, jā? Ķiplogu maizi tu ēd kaut kad? Es... Zin kā mums Latvijā bērnībā, bērniem, mammas deva ķiplokmaizi, drupmaizi, sviestiņš un ķiplociņš. Veselībai. Jo, lai nesaslimst ziemā. Jā. Un citi vēl likus ķēdīts. Vēl tagad. Jā. Jo tā ir tāda vecā. Bet tas ir pret vampīriem ķēdīts. Tas ir Rumānijā. Ne, bet Latvijā tā. Tu esi bijis Rumānijā? Jā, es tikko biju. Es vakar biju vienā veikalā. Jā. Un atnāca viens puisis pie mani. Apmēram, es nezinu, es teiktu, ka viņš kaut kā 24, 25, 27 gadu vecs, grupā teiktajā vecumā. Un viņš atnāca, viņš saka... Elmār, atdod naudu, tu esi man parādā. Viņš teica, Elmār, tu esi
ēdz mans olas. Viņš tā kā, viņš saka, man sauc Modris. Yeah. Un es teicu, nē, es neesmu ēdz tavs olas, un es domāju, ko viņš te runā. Un viņš atnāk pie maniem, un man atnāk ar šādu te paciņu, kur ir rakstīts Modru olas. Jā. Un šis čals, es esmu Viņš tev vaicāja, Elmār. Jā, es jau domāju, par ko viņš te runā, veci. Un viņš man tādā atļauj iedāv to paciņu, pasies no te. Viņš pat ir nokrāsojis. Modrs savu solis krāso. Modrs krāso savas solis. Sarkanteji, zil. Jā, diezgan Šī inčīgi. Ļoti dārgas, ļoti skaistas olas. Un viņš lepojas, un viņi parunājas tikai sekundīt. Viņš man nav maksājis par šo reklāmu, bet es domāju, Modri, tu esi foršs čals. Viņš teica, ka viņam apmēram Modrim labās olas. Vīstīs, Modri labās olas. To mēs redzēsim. Viņam katru dienu ir lieldienas, jo viņas tādas krāsainas nāk. Cilvēks visu laiku svētkos. Cik viņš iekonomē uz krāsām lieldienās, vai ne? Es biju pie vēl viena mana drauga šodien, es nopirku bagels. Tu zini, kas ir bagels? Jā, šis. Šis ir bagels. Ja tu gribi savu pāri, paņem savu pāri. Jā, zini, ko mēs varam izdarīt? Nu, tu uzreiz šitā. Es uzreiz domāju, protams, tikai par brillēm. Jā. Nu, paliec šitā, ne. Nu, 2 nūģi. Nē. Beitastik. Wow. Baigi labi. Un baigi garšīgi. Es domāju, ka es kādā citā šovā, es domāju, ka mēs viņus arī uztaisīsim tepat šovā. Jā. Šodien es gribētu vienkārši parādīt vēl vienu tādu vienkārši foršu, fantastisku brokastu lietu. Viņi, protams, varētu ielikt tosterī, tā kā šī ir pilnīgi svaiga. Pilnīgi svaiga. Es teicu pilnīgi svaiga? Jā. Pilnīgi svaiga maizīt. Man tad nav neviena, viens nāzīts, bet man šeit ir, paskaties, kas tas ir krēmsīvs, ja? Krēmsīvs. Un mēs uzsmērēsim krēmsīvu tā diezgan bagātīgi liekam visu, vai ne? Ralf, es tev vienkārši zinu, ka tu izskaties izsaucis šobrīd. Un es tev iedošu kaut ko. Es secīju, es taču zināju, kur es nāku. Tu zināji, kur tu nāc. Mēs uzliksim šeit. Elmār. Šis ir tā kā... Zini, kā šis saucās? Lox and cream cheese. Food porn. Food porn? Jā, kad tu vienkārši skaties gardas lietas, kā gatavojam tāds mājās. varam Jāaiziet likt atkal uz kopā. to ledus, kā kaut kas jāpagatavo. Ko mēs tur ieliksim iekšā? Food porn. Lieksim kādu cipolāciņu vai dilīt, ko gribi? Man neko. Lociņu. Lociņu? Ieliekam lociņu, jā. Lociņi. Tie nav lociņi, veci. Kā tu gribi? Balto galdu, zaļo galdu? Nu, pēc tādiem ieskatiem tu labāk zinās, kas tur aizies. Izdarīsim šitā. Jā. Un ļoti maisīgi uzliekam te pa virs. Bum, 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 bum. Man rokas trīc, es neesmu tāda zvaigzne kā tevi. Barojas nekādu mūžā. Nu, vienīgais prezidentu un premjerministrs. Lūdzu. Tas tā maz dāvina, kamēr mēs gatavojam. Es sakārtošu. Tas ir bagels and cream cheese, kas ir Ņujorkā vienkārši fantastiska lieta, ko... Yeah? Jā. Nopietni? Vienkārši bombito, pareizi? Bombito, tas ir mans jaunais vārds. Nākamā lieta, ko mēs taisīsim, kur es gribēju, lai tu man palīdzi, mēs taisīsim guacamole. Tu zini, kas ir guacamole? Protams. Kas tur ir? Avokādo, laims. Ko vēl tur liek iekšā? Kāda laims? Nu, tur ir dažādi tās recepti, protams. Kas ir? Ko? Wow! Šito es nezināju, ka tā var Jūs izņemt. to redzējāt, tas bija vienkārši kaut Es vienmēr ar karoti čakarējos. Jā, nu, nav ko čakarēties. Es jums ar citu 3 avokādo izaudzējis no šitās sēklas. Jā? Kurā vietā? Tu visas sēklas, ko tu devu, tu audzēji? Viss, nē. Ar 3 pietika. Redzi? Pietiek. Tu gribi pamēģināt šo? Dāmas kungi, Rāls Eilants ar avokādo kaliņu. Katru dienu iemācos kaut ko jaunu. Ok, mēs liksim iekšā. Reku tev karotītiem. Man šoreiz, lai iet ātrāk, man ir mazais blenderīts. Jā. Kur? Es gribēju kādreiz smukāk, lielāk blenderīt šovā. Jā, bet kādu laini mazajam? Nu, mazais ir labs. Zini, kā mēs latvieši sakām, mazs cinīts gāž lielu vezumu.
Tev arī kaut ko varbūt iemācīt. Šis bija vienkārši bombīgi. Tu esi... Ne, šo negaidīju. Tu esi gandrīz tu Wisdom Tu esi vienkārši. gandrīz tu pie ģēnijas. Jā. Man tie tomāti mēs arī varēsim ielikt iekšā. Tad, kad mēs liekam iekšā tomāts tādā mazā blenderī, Jā. vismaz pārgriežam uz pusēm, ja ne vēl ceturtdaļā. Ja viņš būs apaļš, viņš tur vienkārši vipos apkārt kā loterijas bumba, loterijas laikā, kad loterija viss notiek. Saprot, tu pēc loterijas biļetes. Ļoti rēti. Tas kādēļ tu neesi vēl vinnējis. Jā. Tieši tā, zin kā, nevar Tā vinēt. ir, Tur, vai ne? kur neiegādājās. Nu, ne jau, kad es tagad mēģinu kaut kādu Jā, loteriju saprot. Mēs ieliksim te kinzu. Jā, ļoti labi. Ļoti labi, vai ne? Kinza. Ieliksim, nē. Ko nē? Ieliksim vienu ķiplociņu. Ķiplociņu? Liekam. Liekam. Ķiplociņš Tas ir vienmēr labs. vienkārši liels šķidot, mizot. Es varu Tur nomizot. jau ir tādi triki arī. Jā, es redzēšu to te kā ar nāzi vienkārši pā! Tā, nezinu, vienkārši. Jā. Un Un viņš sprāst vaļā. Jā. To mēs nedaram. Tas nav ļoti inteliģenti, kā baigas sipinietis man vairākas reizes. Ko ar šito tomātiņu? Šo. Tikai nemutē. Tikai nemutē? Tikai nemutē. Iekšā? Iekšā, liekam. Liekam. Tā, kas mums vēl tur ir? Lime suliņa. Jā. No viena lime, bet man šeit pusi jau nogriezt, tad to mēs varam jau vienu ielikt iekšā. Un varam tā, spiežam iekšā lime suli. Tagad, kas šeit svarīgi ir? Kas tas te darās? Es to tulīt apēdīšu. Zin kā, es nevaru ēst un strādāt nielaicīgi. Tā. Šo Lime nezinu, suli viņam, jā? spiežam iekšā. Zini kā? Man vieglāk. Tu darīsi tā. Ļoti labi. Tev asmens ir uz augšu? Jā. Tā nedrīkst darīt, jā. Tas ir galīgi. Tev ir zūs, šitā nevajag. Nekad. Nekad. Lūdzu, tā nekad nevajag. Nu, tad stāst. Labāk paņemam karoti un spiežam. Ok. Protams, tā kā mums šeit ir bez sēklām, ja, tad ar to nazīt tas ir jāuzmanās. Man ļoti Ir gribās, gadījies, kad jā. arī, kad bērni skatās un tā tālāk, ka mēs darām lietas droši. Nazis virtuvē ir bīstama lieta, bet ir ļoti labs instruments. Pareizi? Jā. Ļoti svarīgs, ļoti vajadzīgs, ļoti krūts instruments. Darbarīgs. Bet šitā pat labāk sanāk ar to karot. No? Tu man visu laiku atklāji jaunu pasauli. I know. That's why I am who I am and you are who you are. Tu esi dziedātājs. Jā. Un labs. Vai ne? Paldies. Tā, extra virgin olīveļa. Ko daži teikt nevajag, daži teikt, ka vajag. Man patīk, ka vajag. Jā. Piprīts tur. O, Rafiņ, cik tu var ēst vispār? Nu, tu atnāc šeit strādāt, vai atnāc šeit ēst? Kas te notiek? Ko? Ruf! Strādā. All right. Ui. Chili pepper. Chili explosion. Šitas tā. Ļoti labi. Kā? Tur varēja arī kāda aso pipriņa. Mums ir kaut kas as? Tev jau patīk Jā. asu, viņš liek jau iekšā. Ok. Tā. Tagad būs nākamais lielais izaicinājums. Būs uzlikt vāciņu virsū. Tā. Un skatāmies, kā tas viss notiek. Ja pamēģināt, tas diezgan grūti. Turbo. Hä? Nu, nedaudz. Nu, pasamies, stop. Kā mums tur izskatās? Izcil. Izcil. Kaip pagašot? Repetā reļi. Paga. Mēs te filmējam tā. Nu, kā ir? Vecais. Es nebrīnos, ka tev nākamgad kāzas. Tu teici vecais, tā kā tu tagad man mēģini man Nē, tas ir tā kā veco zēni. Veco zēni. Jā. Jā, labs. Pirmo piegājienu diezgan, Jā. jau kā jūs vēl prasās? Garšīgs, ne? Man pat viss der. Ja tu gribi kaut ko var pielikt Tātad- klāt, bet man ļoti garšo. Tad atkārtojam, ko Man mēs patīk tas laims. Tad. Avokado. Laims. Pipars, čili pipars. Ķiplociņš. Ķiplociņš. Olīveļa, Olīveļa kinza. sāls pipars. Jā.
Un šito neviens nedara vairāk, vai ne? Jā. Gaļiņi gatavi, ja? Šo visu pasākumu var jau uztaisīt iepriekš, viss ir izdarīts iepriekšējā vakarā kaut vai. Ok, tieši to es gribēju prasīt, jo Tas ir reizēm virtuvē es personīgi apjauku, tad, šitas paliks augsts un tad tas. Nē, Čau, Iloniņa arī atnāc pasatīties, kas, redz, tur man mīļā Ilona. Atnāc šur pilnu, atnāc. Čau! Atnāc, viens pilnu otrī, tagad viņi tur aizmugrē, ēd kaut kādu bulciņas. Čau, Iloniņa! Tā ir Iloniņa. Prieks. Tas ir Rāls. Man sauc Almārs. Kā ir gājis? Vīrs un sieva pasludina. Jā! Manā priekšā jūs tikko to... Viņš ir mācītājs. Es dzirdēju, ka tu teici, ka viņš neesot saģērbies. Jā, kas vains? Jā, kas vains? Jā. Kas vains? Kas vains? Nē, es domāju, ka varēja kaut ko svinīgāku uzvilkt. Rāls ir klāt. Es jau diezgan svinīgi jūtos. Jā. Tev vajadzēja, ja tev liekas, ka šis tos arī, tev vajadzēja redzēt, kas man bija virsū pirms tam. Vai ne? Tu redzēji? Jā, es redzēju. Briesmas. Jā. Rāls teica, Uzvelc šo kreklu. Viņš teica nopietni, tu šito augsts. Es teicu, šito? Un tu teici, ko? Ne, šito, ne jau šito. Es teicu, Un tad tev teica, labāk šito uzvelc. Guess who's back? Guess who's back in town. Jā. Tur bija kaut kāda dziesma tā, ne? Eminemam bija. Guess who's back? Back again. Shady's back. Tell a friend. Dr. Dre arī bija. Guess who's back? Vienkārši viņš tā ik pa laikam pasaka. Jā. Tu hip-hop klausies? Kas ir jāklausās, ka gatavo Kāds ēst? nezinu, kas jāklausās. Es esmu baigās Rolling Stone fans. Ok, 70s. Esmu baigās Pēda fans. Labs. 60. Bet tas vairāk old school čalis vai? Esmu vairāk old school, bet Man arī patīk old school. Bet man ļoti patīk. Es vienkārši nezinu, kur meklēt. Tā, kad es redzu kolosālu mūziku, vienkārši tā. Bet, ja mēs te pļāpāsim tikai par mūziku, mēs neko neuztaisīsim. Tāpēc mēs taisīsim. Redz, kur ir? Tagad, štēli ir tā. Mēs taisīsim franču omletu. Jā. Galvenās lietas, ko ievērot? Mums ir olas. Oui. Es viņas vienkārši tikai pēdējā mirklī, kad Jā. vispārējās lietas ir. Mums te ir sviests jau salikts tādās, es teicu, franču omletu, frančiem patīk sviests. Jā. Kārtīgās pikās, ja? Tad mēs liksim mūsu gaļiņu, Oui. mēs liksim skābkrējumu, Jā. mēs liksim nedaudz Kā te bez tā jalapeņo, kā te bez jalapeņo. Mums ir sies, trīši dažāds, Jā. man ir rīve. Starp citu, informācija, tie, kuriem nepatīk asumiņš, vienkārši bez asumiņa to pašu un viss būs gatavs. Profesionāls pavāra šovu viesis. Amazing! Tas bija vienkārši kaut Jā, vienkārši bez asumiņa tāpat būs labi. Tas bija bailāk. Mums to nevajag. Un tā, un tas ir viss. Mums šeit ir grujēra sirs, čeders Čeders. un slavenais kas? Tas ir garšīgs vienkārši uzreiz, ne? Sorijas nosaukumos. Nu, ja tu nezini, kas tas ir vecīgi, tad es tev gribu pastāstīt, ka tas ir šodien mūsu slavenais Parmigiano Reggiano. Ideāli. Tagad jūt, jā? Jā. Nekas, ir ok. Ir labs, ir labi. Labi, un tā, un mums ir olas. Tagad Un mums ir rīve. bļoda, čaudām, Aha. olām. Ja? Jā. 3 olas ielikam iekšā. Tātad taktika ir pret malu un pah. Jā, tā Jā. var darīt tā. Šīs olas nav baigi lielās. Es vienreiz redzēju TikTokā, ka vienkārši Var arī gāž tā. iekšā. Tā ir? Jā. Nu, jā, bet mēs darīsim drusku savādāk, jo mums ir. Tu vari darīt tā. Tā šis ir. Pagaid, šis bija čaulām vai kam? Nē, tas ir čaulām, tas tur. Pasies. Tu to vari izdarīt? Ok, es paprovēšu. Tas bija seksīgi, ne? Jā. Cik olas? 3. Aiziet. Tas būs. Bam! Un smiley face. Iepilnē smiley. Nē, pagrieziet. Smiley face. Oh, yeah, baby! Tas bija labs. Tas ir ļoti labi. Ok, tagad. Tas bija vienkārši kolosāli. 3 omletes. Omleti gatavojam. Re, kur ir. Tagad. Kāpēc es to daru pēdējā mirklī? Man paši liekas, ka vajadzētu likt sāli.
Jā. Es viņu saklapējam. Samais. Saklapējam. Nu, olas, jā, kas... Sakuļ, Sakuļ, jā. Balts mājas, kad ir sakuļ. Kabi! Mind blown. Mind blown. Nu, redzēsim, kā moda... Vecīt, es atnāku pie tevis un es visu laiku kaut kādus anglicismus izmantoju. Jā, tas jo tu Tas ir normāli. anglificējies. Jā, Mums jā. ir liela problēma mūsu valstī šobrīd. Nevis tikai rusifikācija, bet arī Jā, bet es ikdienā tā nerunāju. Es atnāku pie tevis, you know, man. You know what I'm saying? Ok, labi. Bet neuztraucamies šorīt. Es zinu, ka tur kāds skatās un skatījums, saka, labi. ko tie tur visu laiku tur mais iekšā valodas un vispārējais. Tad mēs... Chill. Vienkārši chill, man. Ok, nevajag pa daudz Jā, nevajag pa daudz sakult. Jā, mēs iesēksim plīti. Jā. Mēs piebērsim pēdējā mirklī. Mēs domājam, cik šeit bija sāls, tā Jā, tālāk. jā, Bet jā, mēs jā, gribam, jā. lai mūsu olas arī ir garšīgas. Nepārspīlējot, mēs vēl liksim sieru tur iekšā. Where is my pepper? Woo! Boom! Real good, real nice. Ja? Tagad, nākamais, sviestiņš, in the pan. Mēs ņemam nelielu pannu, šī ir omlets panna. Es pateikšu vienu lietu, jūs meklējat omlets pannu, es nezinu to izmēru, tagad kāds varēs pačekot. Šis ir mazais, vai tas nezinu? Šis nav pārāk liels, tas ir Jā. ļoti labs izmērs. 20 kaut kas tāds. Nav vajadzīgs baigi dārgā panna. Viņi varbūt lēto pannu būs jāmaina biežāk. Jā. Bet jauna panna ir ideāla, lai nelīd klāt. Tas nenozīmē, ka jums jāatver tik jauns panns, bet vienkārši tas paliks. Bet ja jūs ieraugat, šis mums nav vajadzīgs. Šos nav vajadzīgs. Mums būs. Pēc tam būs, tad arī paņems. Paņemsim pēc tam. Vienkārši, lai ir kustība, lai ir dinamika. Tagad mēs gatavojam. Šis ir tas mirklis, kad mēs Jā. garam, skatāmies ļoti uzmanīgi. Es vienmēr, Pēdējais maisiens, jā. pēdējais maisiens, es vienmēr lietoju takšu. Es zinu, ka vajadzētu lietot gumijas kaut kādu, bet es esmu tā iesācis. Tad mēs negribam pārāk karsto pannu. Paskaties, kā mums smuki, viņš arī izkūst. Ja? Pārējās lietas ir jau gatavībā. Man vajag vien karot priekš gaļiņas. Un tagad skatāmies, ko mēs darīsim. Lūdzu. Tagad kamera iekšā, jā, lai mēs ielējam smuki. Modros. Jā. Paldies, Modri. Paldies, Modri. Kad es biju skautos, tad mums bija... Tu biji skautos. Es biju skautos, jā. Un tad bija... Ja vadītājs teica, esi Modris, es saku, arī Modri! Tā, tad skatāmies, mēs tagad velkam uz iekšu. Jā. Mēs Jā. uztaisim smuku, biezi, foršā to maliņu vidū. Un tagad mums ir jādomā ātri. Mēs gribam te ierīvēt sieru. Rekur, lūdzu. Tad, kāpēc ātri šajā mirklī? Šis arī varēja jau būt sarīvēts. Jā. Jā. Es ieliekšu vēl drusiņu grujēru. Tas bija grujērs, tagad mēs liekam Cheddar. cheddar, un es vēl ielikšu nedaudz. Šis nav obligāti tādā veidā, ka var lietot vienu sieru, var arī nelikt sieru, ja gribēs. Tad mums Karot. karori. Mēs pieliksim drusiņu mūsu garšīgo gaļas maisījumu iekšā. Pa vidu. Čedarā. Jā. Pieliksim nedaudz. Kreimiņi. Oh, wow! Šitā jau. Tā. Un tagad šis ir tas mirklis, kas mums ir jāskatās. Oi, un tad drusiņu. Jānoķer tas mirklis, un mēs tagad taisam ciet. Vienu pusī. Tā. Ļoti smuki. Ja mēs gaidām pārāk ilgi, tad ko mēs taisam? Mēs taisam pīrāgu no šīs puses. Vai ne? Jā. Tā jāuzmanās, ka panna nav pa karsta. Tagad mēs gaidām. Neilgi, ja tev ir labi svaigas olas. Ko es arī ieteiktu izņemt ārā no ledskapa kaut vai iepriekšējā vakarā, lai viņas ir, lai Ok. Drusiņi Šito gan es ātrāk. nebiju zinājis, ka jāizņem ārā, Jā. lai viņas pastāv. nu, labāk siltās olas, labāk cepās un labāk apdzējās. Kāpēc? To varēs izlasīt titros tieši šeit, par olām. Pajautājiet ChatGPT. ChatGPT? Jā. Kas ir ChatGPT? Ok. Tu esi vecs. You son of a bitch! Kā
Kā tu varēji tā atļauties? Ok, tagad nākamais triks. Mēs noņemam dakšanājuši nost līdz šī viša. Jā. Tagad šis ir nākamais triks. Tagad skaties šo mirkli. Tagad ņemam pānu, pieliekam klāt un... Bām! Kā tas izskatās? Tagad patur šķīdi. Ļoti labi. Tagad paņemsim un... Sieriņu. Uzrīvēsim sieriņu. Tā, vienu sieriņu. Kāpēc es daru vairāk sieras? Tu zini, kāpēc? Nu? Es nezinu, tu... Lai es izskatos. Gudrāks? Yes! Tas ir parmezāns. Parmezāns var nenormāli apgāršu. Tagad es gribu, lai cilvēks zina, kas tur ir arī iekšā ir. Pareizi? Jā. Tad mēs uzliksim, kurā kārtā mēs uzliksim drusiņu gaļiņu pa visu. Jā. Jā. Tā. Mēs paņemsim nedaudz Kreimiņu. Tā. Varat dizains taisīt, ja gribās. Un tas nebija iekšā, bet mēs liksim mūsu fantastisko guacamole pa visu. Šitā te. Kaudzīt. Un tagad Zaļumiņš, protams. zaļumiņš, mīļumiņš, drusiņ kinza. Protams, šito arī visu varēs sagatavot, ko es neizdarīju. Kātiņas Bet mēs tik forši parunājām. Jā. Nevar jau vienmēr visu izdarīt. Par Nevajag ko? perfektam būt. Nevajag, ja? Jā, viss kārtībā. Es vienmēr uztraucos par tādiem lietām, man gribās arī riktīgi forši. Tagad, vecīt, es ceru, ka viena lieta, ka tu esi ievērojis, es uztaisīju pirmo omletu. Un man jātais otrā. Tev jātais otrā. Un tas Super. ir Es atkal tik domāju, zin kā, man ēdamais ir. Paldies par raidījumu, tu te satīri. Čau. Jā. Nāc atpakaļ. Nu, tu tāds Wow! neliels. Es neteikšu, ka tu esi svoločs. Tas būtu Tas būtu ļauni tā teikt. Jā. Un ļauni. To mēs nekad mūžā nedarīsim. Vēl dosim sīpolociņu un paskaties. Bet tas neizskatās bombastiski. Tas ir Mr. Bombastic. Es tev iedošu dakšiņu. Tu vari pagaršot. Pateikt man, ko tu domā, ko tu nedomā. Jā, Ralf, pasaka man, par ko tu nedomā šajā mirklī. Tā, paņēmu Šī guacamole. ir, ko tu nedomā, tas ir žurnalistisks jautājums. Klausies, Ralf, par ko tu nedomā? Lūdzu, neatbild šo jautājumu. Nu, kā ir? Saki. Nē, zin kā, Mēs varam izsēt, mēs varam... seks ir labi. Bet vai jūs esat mēģinājuši šito? Šito! Jā. Seks ir labi, bet vai jūs esat mēģinājuši šito? Jā. Šis bija labs. Man liekas, mēs nosauksim šo raidījumu. Par šito. Šitas. Par seks ir labi, bet... Kas tu, ko teici? Vai jūs esat mēģinājuši šito? Tas ir seksi. Tagad, kas ir jādara? Es pagaišos. Jā. Tev nav covid, ja? Nē. Baigi labi. Starp citu, es nejūtu garšu tikai. Es teiktu, ka diezgan čīri. Uzspēlēt tagad beigas vienkārši. Jā, tā kā kontrabas. Ralf, tagad. Kas ir tagad jādara? Tagad ir... Tu gribi 3 vai 2 olām? Nu, pamēģinam ar tām divām. Pamēģinām ar 2. Tev būs ātrāk jāstrādā. Es tev zinu, ko es izdarīšu, lai tev nav jāčakarēs. Nu, tu man palīdzēsi. Tu jau var sākt. Jā. Ups. Nē, īstenībā šitā tagad tik tiešām strādā. Paldies, Modrols. Šits aizgāja vēl ātrāk, tā kā bērnu skolu vienkārši. Tagad mēs taisīsim šo pašu omletu ar... Ar 2 olām pamēģināsim. Tu gribi pamēģināt ar lasi un krējumu, bet tu gribi taisīt tieši tādu pašu. Nu, pamēģinam ar lasi, mēs jau tāpatās zin, kā varam padalīties. Pamēģinam ar lasi. Ok. Jā. A few moments later. Man patīk īstenībā arī kādās strēmelītēs foršs Elmārs sagriezis, līdz ar to mums ir ļoti viegli salikt. Vēl vai pietiks? Es domāju, ka pietiks. Jep. Tagad, ne jau garām, tagad tev īstenībā tagad riktīgi. Šis ir tas mirklis. Nu, šis ir Šis ir tas mirklis, kas tev jānoķer, ka tev ir tagad jāloc uz iekšu. Tagad? Jā. Nu kā? Nu. Vienkārši maukt? Ļoti labi, neuztraucies. Strādājot uz otru pusi. Ja tu dari to pārāk lēni, kas notiksies, viņš pārplīsīs.
Okay. Un mēs negribam pārāk strauji to. Ļoti labi. Maliņas, galiņas iekšā, jā. Es pirms tam teicu, ka man nekad šis nav sanācis. Kurš to teica? Es vienmēr lieku draugiem to darīt, tāpēc omleti baigi nekad neesmu taisījis. Nu, tagad mēs jau neuztraucamies par šo pusi tieši tagad. Jā. Jo tagad tas nākamais, tev būs jāņem. Es nepieliku klāt. Atceries, ka mēs tagad būs jādara. Jā, bet kā tas bija? Šito sāniņu, kā? Skaties, tu vari pilnīgi uzlikt tā kaut vai. Jā. Un tad uzreiz. Kaut kā tā. Paskaties, tas ir gandrīz tikpat skaisti kā maniem. Jā. Dekorā mēs uzliekam, lai mēs gribam, lai visi zina to, kas tur ir iekšā. Jā. Tāpēc sieriņš. Jā. Nu, šitiem mēs varam bišķi nepažēlot. Jā, nepažēlot. Tagad, kas tur vēl bija? Krējums? Tur vēl bija krēmiņš, tieši tā krēmiņš mums ir šeit. Ļoti skaisti sanāk. Te varētu sagatavot tādu kafiju, sagatavot tieši pirms. Šādi, jā. Krēmiņš, tur mums vēl ir lasīts. Asistents Elmārs Stāvnis. Šefpavārs. Rāls. Mācītājs Eilāns. Un šeit jautājums, mēs liekam guacamole un... Kā tu gribi? Guacamole diezgan forši. Viņu var liekt maliņā. Uzliekam maliņā, jā. Uzliekam maliņā. Un asumiņam arī. Tu gribās to asumiņu. Protams. 1 un 2. Jā. Un paņemsim. Jo lasīts ar maizīti. Un ko vēl mēs tu gribam ielikt? Dilīt, jo dilīt arī ir. Vai ne? Un tagad, Ralfiņ, kā tev šķiet, vai tas ir... Ko tu teici? Food porn. Yeah, baby. Seks ir labi. Bet vai jūs esat mēģinājuši šito te? Seks ir labi, bet kas šitas bija? Es šitā rādīju. Tu pats ieraugi to, ko tu gribi redzēt. Seks ir labi, bet vai jūs esat ēduši šito? No? Jā. Un tā? Tas varbūt tos jaunais catchphrase. Es tev atdodu. Tu man atdod? Jā, mierīgi, ņem. Ņem. Labi. Es domāju, mēs ar šo arī beigsim mūsu raidījumu. Kā tev liekas? Viena lieta patur šito te. Es gribēju šo. Lai ziemā galvu nesalst. Veci, tu droši vien gribētu, lai es to uzvelku? Nē, nevelc. Es Mums gribu, vēl tur es gribu. jāsaiņo un vēl. Jāsaiņo. Es saņošu. Jā. Paldies, ka tu man palīdzēji. Es tāds. Priek. No? Yeah. Yeah, Ideāli. baby. Yeah, baby. Yeah, baby. Yeah, baby. Ne? Zini kā? Es izlasīšu tavu cepuri, Jā. tu izlasi mani. Aiziet. Okay? Es jūs mīlu. Tu nemāki lasīt. Mēs jūs mīlam. Mēs jūs mīlam. Paldies. Ļoti forši. Tu gribi vienu dakšiņu arī? Ir labi, mēs jau. Ejam prom. Sakam Ejam čau, paēst. bye. Šis bija jautri, ne? Jā. Pasies tā omleta izskatās bombīgi. Čau. Bye bye, French fry. Kukurūza, kukurūza, kukurūza. Zinātāji sapratīs. Labu apetīti. Kukurūza un franču omlets. Rāls Eilans, Tomārs Tans, hasta la vista, baby.